Šodienas sarunas tēma tātad ir nevalstiskās organizācijas un to finansēšana no nodokļu maksātāju līdzekļiem un pilsoniskā sabiedrība, kas pēdējās dienās ir bieži tiek pieminēta, ka visi, kas kaut kādā ziņā apšauba NVO finansēšanu, tad tie visi vēršas pret pilsonisko sabiedrību vai pasarg Dievs pret demokrātiju un tādā garā. Kā zināms, pirms kādām 5 dienām, laikam tas bija varbūt vairāk, premjerministrs Andris Kulbergs pēc ministru kabineta sēdes pastāstīja, ka viņš uzzinājis, ka memoranda padomes dalībniekiem, kas piedalās sēdē sapulcēs ar ministru kabinetu, ka viņiem par to maksā. Un tad ir tagad medijos, sociālmedijos ir sacelts pamatīgs tracis. Un kā tad tā, ka par savu interešu lobēšanu un kā es tā saucu, vienu jautājumu biedrību riktēšanu un tikšanu pa taisno pie valdības galda, kā tad par to var nemaksāt. Tomēr svētīgas lietas šīs te biedrības dara. Un es to tikai tā pa pusēji ar ironiju saku. Protams, ka daudz biedrības dara svētīgas lietas, runa par kaut ko citu, runa par to, ka mēs darām labas lietas, automātiski nekas vismaz labējo ieskatā nepienāks. Un, ja mēs darām labas lietas, tad par to principā liecina tas, vai pārējie mūs atbalsta ar ziedojumiem un ar paši ar savu brīvprātīgo darbu. Tāda ir vismaz tā klasiskā izpratne par biedrošanos no labējā skatu punkta. Un šodien mēs tātad esam 4 no partijas Mēs mainām noteikumus, un tie mums ir tātad Sintī Siliņa. Labvakar. Grigorijs Rodentāls. Labvakar. Un Edvards Krusts. Sveicināti. Un es, Jāzeps Baško, arī. Sāksim varbūt ar dāmām. Sintija, kas tavuprāt šobrīd notiek, ja drīkst tā vaicāt? Manuprāt, ir ļoti asa diskusija un tādi sāk noslāņoties 2 radikāli atšķirīgi viedokļi. Bet, manuprāt, lielākā, kā lai saka, manuprāt, sāpe ir par to, ka cilvēkiem nav izpratnes, kas ir nevalstiskā organizācija un ko tās dara. Mums ir biedrību nodibinājuma likumi, mums ir satversme, mums ir vesela kaudze ar normatīviem aktiem, kas mums ļauj biedroties, bet tas viss ir savu interešu ietvaros, savu, kā lai saka, privāto kaut kādu vēlmju realizēšanai. Kurš ir devis mandātu? Es neesmu devusi mandātu tām 7 biedrībām, kuras saņem naudu un kuras sēž pie viena galda ar valdību un virza viedokli. Tātad, manuprāt, tas jocīgākais ir tas, kad ir izredzētās organizācijas, kurām nav tautas mandāta, un kuras virza kaut kādu viedokli. Visdrīzākais naudas devēja viedokli. Tā kā šīs, manuprāt, ir diezgan aplami. Jā, ja drīkst iestarpināties. Manuprāt, man pagājušā gada beigās atnāca atbildes jautājumu par to, kā intereses tad lobē šīs nevalstiskās organizācijas. Atcerēties bija tas par to, vai Stambulas konvencija, tad bija konkrēti viena organizācija, NVO centrs Marta, laikam tur vēl piedalījās Papardes Zieds un Dardedze. Visas NVO, kas nodarbojas ar kaut kādu seksuālu audzināšanu, un šīs te NVO manā ieskatā ir vienkārši konkrēti koalīcijas politisko pagarinājumi, konkrēti jaunai vienotībai un progresīvajiem. Tā schēma ir ārkārtīgi elementāra. Tagad koalīcijas deputāti iedod SIFam kaut kādus pāris miljonus, tur daži 10 miljonus, ja. Tagad šīs sabiedrības integrācijas fonds ideoloģiski radniecīgām organizācijām iedod kaut kādu finansējumu, lai pēc tam šīs organizācijas varētu radīt kaut kādas apzināts propagandas, sociālo tīklu, mēdīju kampaņas, uz kurām konkrēto koalīcijas politiķiem attiecties kā uz tautas radīt argumentu politiskā diskusijā. Tātad redzēt, kur 10 000 aizgāja Doma laukumā, pēkšņi nezinu, no kurienes tā nevalstiskā organizācija dabūja koalīcijas apmaksātus sabiedriskos mēdījus, furgonus, mikrofonus, kameras, tur Daini Ivāni izvilk no dīvāna, es nezinu, ja, un tādā garā, un tad kaut kāda kaunja
un Rinkēvičs pasaka, jā, redziet, kur ir pilsoniskā aktivitāte, kas ir panāca organizāciju. Tā ir schēma, ko es redzu. Tā ir tikai viena no šautnēm. Starp citu, man tieši tagad šajās dienās beidzot pielēc tas par to Stambulas konvencijas Doma laukuma to protestu, kāpēc viņi vispār neredzēja tur nekādu problēmu, jo viņiem tas ir, viņi tieši tā saprot pilsonisko sabiedrību. Tad tie ir tādi valsts finansēti, sasaucami vai algoti, demokrātijas aktīvisti. Tikai komiski, tad man gribētos jautāt, priekš kam tad partijas, ja var šādi darboties ar politiku. Grigorij, kas tavuprāt notiek šobrīd? Man ir ļoti interesanti vērot to, kad ir sākusies tāda reāla diskusija par nevalstiskajām organizācijām, un es šajā pasaulē esmu nodzīvojis drusku ilgāku laiku. Es vēl atceros tos laikus, kad nevalstiskās organizācijas viņas 90. gadu sākumā finansēja paši biedri. Un cilvēki nāca kopā, lai realizētu kaut kādas savas idejas. Šodien es teiktu, ka visas nevalstiskās organizācijas varētu sadalīt tādās 5 lielās grupās. Pirmā ir politiskām partijām pietuvinātās, kuras ir bijušas radītas un tiek izmantotas priekš tām, lai partijas varētu kaut kādas savas politiskās lietas realizēt. Jo vienmēr ir labi pateikt, ne tikai mēs tā domājam, bet kur sabiedrība tā domā un mēs iestājamies par sabiedrību. Tad ir otrā nevalstiskā organizācija grupa, kas ir tā saucamās lobija organizācijas, kas lobē dažādas profesionālas intereses. Un, interesanti, kad, ja mēs skatāmies gadus 10 atpakaļ, tad tie, kas bija šo biedrību biedri, finansēja šīs biedrības. Bet šodien mēs esam bieži vien nonākuši līdz tam, ka interešu grupas, lobija organizācijas, kuras lobē kaut kādas konkrētas sabiedrības grupas intereses, viņas saņem valsts finansējumu. Vai tas ir pareizi vai nav pareizi? Manuprāt, tas nav pareizi. Trešā nevalstisko organizāciju grupa, un es drusku šo to zinu pa viņām. Tās ir nevalstiskās organizācijas, kurām ir kaut kāda privileģēta pieeja naudai, kuras atnāk pie tevis un saka, mēs labprāt kopā ar jums darītu to, jūs dabūsiet to, un mums par šito ienāks tāda un tāda nauda. Un tās summas ir nereti, pilnīgi neadekvātas tam, kas tur apakšā ir tas saturs. Un tad tu domā, kāpēc tas tā notiek? Vai tas ir tāpēc, ka šīs organizācijas dalās ar kādu visā tā ķēdē, un tā nauda tur aiziet kaut kur neceļos koruptīvas un tam līdzīgi? Tās ir tādas koruptīvās NVO, un tad, protams, ir mazās NVO, kas ir cilvēki sanākuši kopā, kaut ko dara ļoti mazas lietas, uzliek soliņu parkā, izremontē kādu ēku, un tās dabū to mazo naudiņu, ja? Bet vai tam visam, ir vajadzīgs veltīt 200 pāri miljonus eiro gadā no valsts budžeta. Es par to neesmu pārliecināts, un ir ļoti labi, ka šī lieta ir sākta. Mēs esam sākuši par to runāt, mēs esam sākuši par to diskutēt, un mēs varbūt arī labāk līdz ar to saprotam, kā viss tā nozara darbojās. Es drīkstu piemetināt, ja? Es pats savulaik esmu strādājis uzņēmēju organizācijā. Sociālais dialogs ir demokrātijas viens no tādiem pamatprincipiem, ja? Un mums ir valstī arī nostiprināta Nacionālā trīspusējā sadarbības padome, un šajā te platformā ir sadarbojās un regulāri strādā tad uzņēmēji, biznes, kas pelna naudu, arotbiedrības, cilvēki, ja, kas ir tā kā mūsu tauta, ja, un valdība. Šis ir jau viens no dialoga tā kā platformām un veidiem. Bet tas, ko mēs te šodien diskutējam, ja, tā ir kropla tāda sistēma, kas faktiski mēs redzam, ja, kad ir atsevišķi kādas 7 tur organizācijas, kuras ir memoranda padomē, ja, kuras ir pietuvinātās. Jautājums, kāpēc ne pārējie 27 000 organizāciju
Mums ir Latvijā tiešām 27,000 sabiedriskās organizācijas, ja, pēc reģistra datiem. Un kāpēc tās pārējās nav pie kā lai saka, pie galda ar valdību? Ja? Nu, tātad šis ir finansētais un partiju finansētais un, kā lai saka, atkarīgais viedoklis. Tas nav tautas viedoklis. Jā, ja drīkst iestarpināties, lai nebūtu tā, ka mēs spēlējam diskusiju tikai vienos vārtos, vai drusciņi pamainīt to sarunas akcentu un nospēlēšu sātenu advokātu. Mēs varētu kaut kādā veidā labvēlīgi interpretēt to NVO darbības mērķi. Nu, teiksim, ne jau pilnīgi visas ir sliktas un sabiedrībai nederīgas, tā kā mēs jau to atzīmējām. Un es saprotu arī to ideju, ka ir kaut kāds politiskais piedāvājums, ko šī NVO aktīvisti saprot, kā valsts apmaksātu pakalpojumu un nodrošināšanu konkrētām sabiedrības grupām, bet vienmēr pēc katrām vēlēšanām paliek kaut kādas mazākas interešu kopienas, vienkārši neredz savu interešu pārstāvniecību politisko partiju piedāvājumā, vai ne? Un tad viņas mēģina atrisināt šīs pretrunas par piedāvāto pakalpojumu klāstu un to, ko cilvēki patiesībā grib izpildot kā sociālā ielāpa lomu. Bet tas viss, manuprāt, tomēr sakņojas drusciņ kreisā domāšanā, proti uzskatot, ka valstī vajadzētu būt pilnīgai un absolūtai visu individu interešu vēlmju un nepieciešamību nodrošināt. Nē, tā nevajag būt. Pēc vienīgais un godīgi tā demokrātiskā pieejamai, kā mēs cilvēki varētu panākt savu interešu pārstāvniecību, ir starp aktīvu darbu politikā, konkrēti partijās. Tas ir vienīgais veids. Pretējā gadījumā, jebkuram no mums pēkšņi post faktum, tātad es esmu apolitisks, no jebkādiem politiskiem sabiedriskiem procesiem, pēc vēlēšanām varu pateikt, es taču arī esmu individs un pats pārstāvu kaut kādu interešu kopu, neredzu manu interešu pārstāvniecību politiskā spektrā. Lūdzu, dodiet to, ka es lasu. Visu. Jā, tātad esam ar pirmajām reakcijām padalījušies, tāpēc es piedāvāju, kā jau Edvards sāka, bišķiņ sastruktūrējam tad mūsu kā partijas pozīciju un arī lai visiem ir skaidrs, kas ir kas. Grigorijs jau arī izdalīja 3 nevalstisko organizāciju veidus. Tātad mums ir jāsaprot, ka mēs kā labējie nevis, Edvards jau laikam to līdzīgi pateica, ka mēs nevis pateiksim, kuri ir labie un kuri ir sliktie, bet ir jābūt kaut kādiem skaidriem noteikumiem, pēc kuriem var saprast, ka tas ka mēs atbalstam manā ieskatā, tā būs vienkāršāk, nevalstiskās organizācijas var saņemt valsts naudu, nodokļu maksātāju naudu tikai tad, ja tās veids kaut kādas valsts funkcijas, kuras tās dara efektīvāk nekā valsts darītu to pati, un arī tikai tad, ja tās to dara efektīvāk nekā brīvais tirgus to varētu darīt, ja valsts, piemēram, pirktu to no uzņēmumiem. Jā, Sintī? Jā, bet Jāzep, skaties, kas te notiek, ja? Ja mēs šeit runājam par godīgu konkurenci, par valsts pasūtījumiem, par valsts valsts pasūtījumu sniegt pakalpojumu, tad šeit tiem spēles noteikumiem ir jābūt līdzvērtīgiem, ja? Tad acīm redzot arī tām organizācijām būtu jākonkurē savā starpā, ja, tās pašas dažādas sociālās grupas, aizsardzības visādi pasākumi, atbalsti un nodrošinājumi bērniem, invalīdiem. Viss ir brīnišķīgi, bet tad droši vien ir jābūt godīgai konkurencei. Jā, ir arī ir droši vien jānodala tāda veida, pirmkārt tāda veida biedrības, kurām valstī vispār nekādā gadījumā nevajadzētu atbalstīt. Un tās būtu politiskās, ideoloģiskās, vienalga. Tas ir tātad organizācijas, kuru mērķis ir nevis veikt kaut kādu sociālu funkciju, nevis būt vienkārši biedrošanās forma, socializēšanās forma, bet kuras darbojas praktiski ar politiskiem mērķiem. Piemēram, mēs ar Edvardu kopā un vēl dažiem dombiedriem uztaisījām konservatīvās domas konferences Demos, kas ir biedrība. Un tā ir izteikti politiski mērķi. Viņa tika veidota, lai mainītu politisko diskusiju sabiedrībā. Un šādām biedrībām nav nekādas, nevar būt nekāda pretenzija uz valsts finansējumu. Jo
īstā forma, ja jūs tiešām gribat, tā teikt, jau sākt darboties un tikt ņemti vērā pie kaut kādiem galdiem, tad jums jau ir jāsāk kļūt par partiju. Un tas pats attiecas arī uz visiem tiem, uz tām organizācijām, kas ļoti šauri virza, jau bija te dažs nosauks, kas tur Doma laukumā pulcējās, kas principā es viņus sauc par vienu jautājumu biedrībām. Viņas ir politiskas, bet tas nav līdz galam politisks, jo tā nav politika, ja jūs virzat tikai vienu jautājumu un ignorējat visus pārējos. Tā ir vienkārši, lobēšana. Vēl, kas jānodala, ko valsts noteikti nevajadzētu valstī finansēt, ir kaut kāds, ja viņi sāk kaut ko finansēt, tad viņi nevar finansēt, piemēram, birojus, administrācijas, darbinieku algas bez kaut kāda konkrēta rezultāta. Un es jau nosaucu interešu aizstāvību un ideoloģiju. Kāda vēl kaut kāda kritērija, pēc kuriem nošķirt to, kur vispār valsts nauda var nonākt un kur tai nevajadzētu, jūsuprāt? Īstenībā es jau tā kā pieskāros tai tēmai par tu pieskāries tēmai par politiku, un es savukārt par taisnīgumu. Par taisnīgumu no tāda viedokļa, kā piemēram mēs mainam noteikumus šobrīd. Ja? Mēs arī esam jauns politiskais spēks, kas vēlās iekļūt Saeimā, bet mums jau nav nekādu finansējumu. Mums arī ne pilsoniskās sabiedrības, ne valsts nekādu finansējumu nav, bet ja mēs esam par šo ideju, mēs to ejam un darām. Un tieši tāpat, es uzskatu, ka visām pārējām organizācijām, ja tu esi par ideju, tad tu ej un dari. Ja, lai kāds arī tev būtu mērķis, un paskatīsimies vēsturiski, mums ir pat Rīgas latviešu biedrība, kas ne tikai spēja darboties, un īstenot savus mērķus, pat spēja uzbūvēt namu un atstāt mums mantojumā brīnišķīgu namu. Tad šeit neiet runa par to, ka valstī ir kaut kādā veidā jānodrošina pilsoniskā aktivitāte. Ja tu esi aktīvs pilsonis, tev ir satversme, kas tev garantē tiesības, ej un darbojies, esi aktīvs. Ja? Pirmās Latvijas laikā taču bija daudz visādas biedrības, visādas velo biedrības, un vēsturiski mēs zinām, tur bija tādas aktivitātes, ja? Un vienam prātā nenāca, ja, ka tas ir valsts. Edvard, vai tu lasīji šodien Satori rakstu, kur tieši Sintīs minētā Rīgas latviešu biedrība bija pieminēta? Es izlasīju to visu rakstu, bet man tagad drusciņ citāds komentārs klausoties, ko jūs tikko runājāt. Es kā oponēšu, tās visas nevalstiskās organizācijas, kas ir bijušas starp periodu Latvijā, teiksim, brīvās laikā, būšu politiski nekorekti. Tās vairāk tendējās ap kaut kādām vaļprieku grupām, kā jau tur Sinti ieminējāt. Kāda velobraucēja kopiena, kaut kāda tur duelanta kopiena, grāmatu lasīšanas klubiņš un tādā garā. Bet tā īsteni pilsoniskā izpratnē latviešu mentalitātei tā tīklošanās nevalstiskās organizācijās laikam ir gājusi seceni. Mums tas ir jāskata nedaudz ar citādu prizmu. Patiesas nevalstiskās organizācijas mums ir tikai 3 bijušas. Tātad Rīgas latviešu biedrība, ko jau pieminēja. Otra, teiksim, visas vēlētās un nevēlētās politiskās struktūras laika periodā no 19. gadsimta beigām līdz 1918. gadam. Tātad tur lielākās Latviešu pagaidu Nacionālā padome, un pēc tam Latvijas okupācijas laikā 80. gadu beigas vai ne, Latvijas tautas fronte. Visas nevalstiskās organizācijas izveidojas tikai tajā brīdī, kad politiskais piedāvājums neapmierina absolūto vairākumu iedzīvotāju, līdz ar to nevalstiskās viena jautājuma biedrības, ja, kuras vieno iedzīvotāju vairākumu, tās izpilda savu vēsturisko misiju un kādu vienkārši dabiski izvirst. Un tās visas ir vienmēr veidojušās neatkarīgi no valsts un tās uzturējuši pie dzīvības tikai aktivitātes, ziedojumi, biedra naudas un tam līdzīgi. Tas ir tas, es tā kā vēsturnieks nedaudz ar to latviešu mentalitātes analīzi uz šo jautājumu tikko paskatījos. Grigori, vai tev ir kāda kritērija, pēc kurām varētu griezt, nodalīt to, kur valsts var ieguldīties un kur nevar nevalstiskajā sektorā? Domājot par šodienas raidījumu, es atcerējos savā laikā, tas jau tādi gadi atpakaļ, un es tā nobrīnījos drusku par savu naivumu. Es vadīju vienu biedrību, nelielu lauku biedrību, un
Un toreiz piedalījāmies Sabiedrības integrācijas fonda konkursā, lai dabūtu naudu biroju uzturēšanai. Un tā nauda tur bija milzīga, vienkārši fantastiska. Un es brīnījos par to, kā es varēju tajā laikā būt naivs, jo tur vajadzēja daudz papīrus sagatavot, milzīgs pieteikums. Un es biju iedomājies, ka tā nauda reāli ir dabonama. Es nesapratu tajā brīdī, ka tā nauda ir priekš kāda un absolūti ne priekš manas un ne priekš manas lauku biedrības. Es teiktu, atbildot uz Jāzepa jautājumu, tātad, pirmkārt, droši vien, ka valstī nevajadzētu finansēt partijām pietuvinātās biedrības, kabatas biedrības, kas faktiski funkcionē kaut kādu partiju interešu mērķiem, vai ne? Otrkārt, es saprotu, ka ir bijusi valsts pusē interese tā kā nopirkt lobby organizācijas, lai ar viņām vieglāk strādāt, lai viņas neprotestē, lai viņas visu dara tā kā ir ērti un parocīgi pret tiem, kuriem ir pie varas. Bet es nesaprotu, kāpēc valstī vajadzētu interešu organizācijas kaut kādā veidā finansēt no savas kabatas. Pilnīgi un galīgi nē. Un tās koruptīvās, tās vajadzētu vienkārši gaust ārā. Tas nav normāli, kad kaut kādiem ir kaut kāda privileģēta pieeja pie valsts naudas, kur viņu var padaloties attiecīgi, izmantot savus labklājības veicināšanai. Savā laikā par Latvijas ornitoloģijas biedrību mežanieku vidē bija tāds joks, kad, ja mēs skatāmies ornitologus Anglijā, tad parasti tās ir pensionāri un cienījami vecam kundzītes, kurām interesē putni. Un ja mēs skatāmies ornitoloģijas biedrību Latvijā, tad tie ir vīriešu spēka gados, kas tur darbojās. Un tas šo to pasaka par biedrībām kā tādām, šādu veidu biedrībām, un ne tikai. Man gribās iestarpināties par ko tu, Grigorij, teici, ja? Nekādā gadījumā politiskas ievirzes, bet kā tu nošķirsi, kā tu pateiksi, kura no NVO ir partijas kaut kāds satelīts, ja? Tu nepateiksi. Līdz ar to, manuprāt, ir jābūt vienkārši vienlīdzīgiem spēles noteikumiem visām partijām. Nav nevienam nekāds valsts finansējums, nevienai organizācijai, un visi biedrnaudas ziedojumi lūdzu, un tas viss ir skaidri redzams, līdzīgi tā kā šobrīd ir politiskām partijām. Tu redzi, kas ir ziedotāji, un notiks pašatīrīšanās. Jebkurš varēs atvērt ziedotāju sarakstu un redzēt, ja šis ir tur, kā lai saka, tiek uzturēts no kādas tur ārvalstu vai iekšvalstu politiskā spēka, ja, vai pietuvinātiem politiķiem. Viss sakārtosies, bet savukārt valstī tad ir jāsaprot, vai valsts dod organizācijām kaut kādus pasūtījumus, ko es saku, ja, tad viss tās, kā lai saka, ar sociālo ievirzi un brīnišķīgas tur jauniešu dažādas organizācijas atbalsts. Par to mēs varam droši vien runāt, kādā veidā tur meklēt kritērijus un atbalstīt šādas organizācijas. Un valstī droši vien jānodefinē skaidri, kādas organizācijas ir tiks atbalstītas. Atgādināšu, ka arī visas sporta federācijas laikam ir pieder pie nevalstiskajām organizācijām. Tā kā tas kopumā tātad Latvijā ir reģistrēts aptuveni 25 līdz 30 tūkstoši biedrības un nodibinājumu, no kurām aktīvas laikam ir kādas, 2/3, droši vien tā jāsaka, aptuveni. Bet tajā kā viņi sauc, pilsoniskajā aliansē, tajā, kas tur, laikam, tiek pie galda sēdēt un stāstīt. Memoranda padome. Jā. Tā ir ar ministra kabineta rīkojumu nodibināta memoranda padome, kas virza parakstītā memoranda un ievieš to parakstīto memorandu. Bet tur ir tikai 7 nevalstiskās organizācijas un pārējās ir ministrijas. Un kāpēc ir šīs izredzētās? Kāpēc ne kādu citu? Bet tā organizācija, man liekas, kas viņus tur virza, tā ir tā pilsoniskā alianse, un tur ir bišķiņ vairāk, tur ir pār pa 500 tās parakstītāji, man liekas.
Bet ne par to es gribēju runāt. Es gribēju runāt, tātad, kas notiek, piemēram, es nesen arī piedalījos vienā diskusijā par sporta finansējumu, un tur mūsu tas, labējais uzstādījums arī ir tāds, ka, cilvēkiem, kuri, ja mēs nerunājam par bērniem un par jauniešiem, par to, ar kura sportu nodarbojas, mācoties skolā, kur mēs runājam par profesionālu sportu, tad, mēs tur, principā, neesam, tā teikt, nezinu tā, naski uz finansēšanu. Bet kas tur bija tajā diskusijā, tur tā dīvainā lieta par sporta federācijām bija tāda, ko cilvēki teica, valsts dod naudu sporta federācijām, bet tur bija tas strīds, kas ir sporta nozarei par to, ka ir kaut kādas federācijas, kuras saņem naudu, bet īstenībā tur tajās federācijās tā saimniekošana ir tā kā tādā privātā draugu kompānijā. Un tas pats attiecināms ir arī uz šīm te pilsoniskajām. Tajā brīdī mūs ieskatā, tajā brīdī, kad kaut kādā organizācijā ienāk valsts nauda, tad tā jau principā vairs nav tāda pilnīgi brīvi vadāma organizācija. Tas nozīmē, ka tur, piemēram, ir jābūt kaut kādai labai pārvaldībai. Tur nevar būt viens un tas pats boss, pār pa 20 gadu. Un Latvijā ir tajā pilsoniskajā sabiedrībā, tā saucamajā tajā pareizajā Alberta ielas 13. Tur ir tādas biedrības, kur boss ir gadiem ilgi un braukā komandējumos uz Eiropas, uz Briseli un pārstāv Latvijas pilsonisko sabiedrību, bet tur principā nekādas rotācijas nav. Un tad jautājums ir, vai tās nevalstiskās organizācijas, godīgi sakot, gribētu, ka valsts sāktu regulēt to, kā viņas tur iekšienē dala amatus. Un tāpēc, manā labējā skatījumā arī, tās jau īsti vairs nav tādas klasiskas, nevalstiskas organizācijas, tik līdz valsts tur sāks tagad regulēt, kurš tur kā rotē. Un vieglāks dalījums tiešām ir vienkārši nedodam naudu, un cilvēki, kas atbalstās iniciatīvas, tie var biedroties un ziedot tur. Ja drīkst nedaudz oponēt, būsim godīgi. Latvieši tomēr ir diezgan kūtri ziedot. Tagad atkal kā sātu un advokāts. Ja tiešām ir kaut kādas organizācijas, kuru estība ir nepieciešama, un viņiem vajag tos 200 miljonus, tad varbūt varētu padomāt par kaut kādu citādu to naudas sadales mehānismu, jo kas tad ir tie, kas tagad to finansējumu piešķir tām organizācijām? Tu ir politiskām partijām pietuvināti cilvēki, vai ne? Tur ministri pat un tādā garā, kas tur sēž pie padomē un tam līdz. Varbūt mēs varētu publicēt visu NVO organizāciju ar kāda sākumā darbības mērķis, iepazīšanās laika mēnešus, katram pilngadīgam Latvijas pilsonim vienu parakstu vai 3 parakstus, un tagad atkarībā no tā, kā parakstās, tiek sadalīts tas budžets starp konkrētām organizācijām. Varbūt tā. Tas priekšlikums ir izdiskutēts pie mums, bet pazud domas pavadiens. Es varbūt tikmēr iestarpināšos par to neatkarību. Saproti, visās jomās, arī politisko partiju jomā, šobrīd mēs redzam, valsts ir tā pārregulējusi visu to priekšvēlēšanu kampaņu, tā, ka rezultātā mēs saprotam, ka nedrīkst vispār darīt neko. Ja? Tad attiecīgi arī par šīm te organizācijām. Kāda tā ir neatkarība, ja tev ieplūst valsts nauda? Tas nav tavs neatkarīgais viedoklis. Un pilsoniskā alianse, kura brauc uz Briseli pārstāvēt Latvijas pilsonu viedokli, viņai nav mana mandāta. Jā, šis labs punkts, starp citu, labs kritērijs. Tajā brīdī, ja nevalstiskā organizācija pilda valsts funkciju, kur tā ir uzņēmusies konkursa rezultātā, viņa jau vairs nav nekāds tur kaut kāds sarunu partneris, sociālais partneris, ar kuru būtu kaut kādas sarunas. Ar viņu vienkārši ir, reku jums ir uzdevums, lūdzu, aiziet uz priekšu, par to mēs jums maksājam. Jūs uz sarunām nāciet tikai ar kaut kādu koordinatoru, kas jums pasaka, kas tieši jādara. Es tā bišķiņ trivializēju, bet tā jābūt, jo citādāk ir tā, kā mēs te šodien birojā runājam par to joku.
pa biznesa modeli. Tātad biznesa modelis ir sastāv no 4 soļiem. Pirmais ir nodibinam biedrību, otrais ir dabūjam valsts finansējumu. Trešais ir, ka kāds cilvēks sāk jautāt, vai jums pienāks finansējums, tad jūs sarīkojat protestu pie brīvības pieminekļa 29. jūlijā, ka tie, kas grib atņemt jums finansējumu, ka viņi ir pret demokrātiju un pret pilsonisko sabiedrību. Tāds ir tas biznesa modelis, kas šobrīd strādā. Jā, kas nezina, tad nākam trešdien ir protests, saucās rokas nost no mūsu silas. Nē, laikam precīzāk bija kaut citā. Rokas nost no pilsoniskās sabiedrības, bet Lato labs viņi labi nosauc rokas nost no mūsu silas. Bet tiem, kas tagad pieslēdzas, es varbūt pateikšu, par ko mēs mainām noteikumus, kas ir ierakstīts mūsu programmā attiecībā uz šiem jautājumiem. Tātad mums ir ļoti strikti, tas ir daļa no mūsu ģenerāla tīrīšanas plāna, un mums ir punkts barotnēm nē. Tātad mēs likvidēsim sabiedrības integrācijas fondu un līdzīgas struktūras, kurās bez skaidra politiskā mandāta un atbildības dala nodokļu maksātāju naudu. Valsts un Eiropas Savienības līdzekļu sadalē jānotiek tieši caur nozaru ministrijām, nodrošinot pilnu politisko atbildību par katru iztērēto eiro. Tātad nekāda nauda, tātad nevar būt tā, ka kaut kāda nevalstiskā organizācija, kaut kāds fonds dala naudu, par kuru nomainot valdību, nav iespējams, tā teikt, pārtraukt dalīt. Tagad varbūt varam aicināt klausītājs mūsu šīs pirmās tiešraides klausītājs rakstīt jautājumus čatā. Tagad es varētu pievērsties un varbūt arī kādu nolasīt. Un vēl jautājums, tikmēr, kamēr mēs te gaidīsim jautājums, man te pierakstīts, piemēram, tātad Kulbergs ir sācis šo te visu trobeli, sācis izspārdīt tur to pūzni. Jautājums, vai viņam izdosies? Grigorij, kā tev šķiet? Es domāju, ka neizdosies, un iemesls ir tas, kā tu jau, Jāzep, pieminēji. Bieži vien šajās biedrībās ir tie paši vadītāji, tur jau 15-20 gadus, un tas nav nekāds brīnums, jo valstī arī mums principā valsts pārvalda vairāk vai mazāk vienu un tie paši cilvēki jau 15-20 gadus. Kamēr tā ģenerāla tīrīšana nenotiks valsts līmenī, tikmēr tā ir vesela sistēma, kas tad ir jāmaina, un nākot vienam cilvēkam, tur ir tā sistēma jau nav tapusi vienā dienā, viņa ir tapusi 15-20 gadu laikā un nevar sagaidīt, kad bez kaut kādām radikālām pārmaiņām valsts vadībā kaut kas tur būtiski mainīsies. Jā? Varbūt pārskatīs kādu muļķīgu projektu, varbūt kaut kam atņems naudu, kur galīgi smieklīgam mērķim naudu tiek tērēt no valsts budžeta, bet es neticu, ka notiks kaut kas vairāk. Es tagad atcerējos, lasot vienu no komentāriem, ko es gribēju atbildēt uz Edvarda Sātana advokāta repliku. Proti, tātad, kāpēc konservatīvie vispār ir pret naudas dāļāšanu? Tāpēc, ka nauda ir ietekme liela un nauda mēdz samaitāt cilvēku. Un tā mēs šobrīd piedzīvojam tieši to, kādēļ nedrīkst valsts dot naudu uz āru neatbildīgām organizācijām. Tāpēc, ka tas kļūst par normu. Šobrīd ir norma, ka par darbošanos sabiedrības labā, ja tu dari labu lietu un tev izdodas, tā teikt, pārliecināt pietuvinātos viedokļu līderis, tad tev pienāks. Tagad apšaubīt šo te finansējumu nozīmē uzbrukt demokrātijai. Bet pirms 36 gadiem kaut kas tāds vienkārši nevienam nebūtu iedomājams, ka kaut kas tāds varētu būt. Tas būtu amorāli domāt, ka, nezinu, par dalību Tautas frontē vai vienalga barikādēs kādam kaut kas pienākas. Bet Jāzep, paskaties reāli, piedod tev pārtraukt, paskaties reāli, kas tad ir šīs organizācijas, kas saņem to finansējumu? Ja, gan sportā, gan te dažas citas, kas varēja tur maksāt arī par tām akcijām, protesta akcijām, ja?
nu, tās ir tikai politiski pietuvinātās, kurās, kā lai saka, ir bijušie politiķi, ja, un ar politiķiem saistīti cilvēki vadībā, ja. Tas ir vesels nodarbinātības dienests caur SIFu. Es tā kaut ko šodien Twitterī izlasīju tādu sievieti vārdā Katrīna Inska, ja nemaldos, publiski apkaimes biedrība, kas ir vienīgā no apkaimes biedrībām, kurā 12 cilvēki darbojas, un tā ir no biedrībām, kuras saņemot no SIFa, laikam 11 000 eiro finansējumu gadā, un tur varētu Paga, Edvards, tu ar rokām neaiztiec mikrofonu gadījumā? Nē, neko neaiztieku. Nē. Jā. Īstumā tā biedrības valdē sēž tās pilsoniskās alianses, Latvijas pilsoniskās alianses valdes locekli. Ja, tā ir NVO jumta organizācija, kura vienkārši paņem naudu, tāpēc, ka viņi var paņemt naudu. Savukārt, paturpinot to tavu jautājumu par Kulbergu, vai viņam izdosies kaut ko izdarīt, es domāju, ka viņam neizdosies. Nevis tāpēc, ka sistēma ir pret viņu, bet tāpēc, ka viņš ir politiķis bez ideoloģijas, viņš ir tipisks funkcionārs, kurš vienkārši pasaka to, ko atbilstīgajā momentā ir izdevīgi pateikt. Ja viņš ir opozīcijā, tad viņš ir pret Stambulas konvenciju, ja viņš sēž lampā, tad viņš ir par Stambulas konvenciju. Ja viņš ir opozīcijā, tad viņš ir pret Rail Baltica, ja viņš ir tagad ministru prezidents, tad pēkšņi, nu jā, bet tā ir militārā mobilitāte. Un visādi jauni argumenti viņam parādās, ja. It kā viņš būtu ārpus no kaut kādas politiskās diskusijas, būtu dzīvojis informatīvā vakuumā. Es domāju, ka viņam nekas nesanāks. Jā, nu, es nevēltu uzdevu to jautājumu, jo es arī šaubos, vai viņam izdosies, tieši tāpēc, ka viņš jau arī sāka tur bīties pēc tam, ka viņš ir malacis, protams, ka viņš ir šito uzsācis un gribētos, lai viņam izdodas, bet viņš arī tā, ka viņam sāka jautāt, nu tad visām NVO atņemt naudu, tad tur sāka taisnoties, ka tas tā nebija domāts. Un arī viņa saraksta biedrs Reinis Pozņaks rakstīja tur, ir labās organizācijas un ir sliktās. Bet nav labās vai sliktās, tas viss ir atkarīgs no jūsu politiskajiem uzskatiem. Un vienas vērtības ir svarīgāks, otram otrs, un tāpēc tas kritērijs, ka naudu pienāks tikai pareizajiem, tas nav kaut kāds objektīvs kritērijs, tas ir vienkārši politiski. Tas nozīmē, ka kurš nāks pie varas, tas dalīs savējām ideoloģiskajām satelītu organizācijām naudu. Un tas nav galīgi tas, ko mēs grasāmies piedāvāt. Un Kulbergs to neredz. Viņš neredz, ka tā ir tā kreiso domāšana, ka principā nauda ir jādod visiem, kam naudu vajag un kas dara pareizo lietu. Un labējie saka, nē, nauda ir jādod tikai tur, kur tas ir valsts minimums, kur ir kaut kāda funkcija, kuru efektīvāk dara cilvēki, kas vienkārši brīvajā laikā sanāk kopā un aiz labas sirds to izdara. Tas ir kaut kādi tie atsevišķie gadījumi, kuros valstī būtu jāfinansē nevalstiskās organizācijas, kur tas ir efektīvāk nekā, ja to darīs valsts iestāde, piemēram. Es tev gribu ieklausīties, tātad pilsoniskā aktivitāte, ja? Un nevis valstiskā aktivitāte. Tu to nedari pa valsts naudu, ja? Bet tu to dari aiz pārliecības, dēļ savām vērtībām, dēļ savas pārliecības, lai nestu kaut kādu sabiedrisko labumu. Ja? Bet runājot par Kulbergu, es gribu piemetināt, mums visiem ir jāsaprot šobrīd valdības koalīcijas sastāvs un, kā lai saka, šī te ilgadējā, perfekti noslīpētā SIF sistēma. Es domāju, ka tas daudz ko pasaka, tur ir švakas izredzes Kulbergam. Tā, mums ir... Es varbūt, Jāzep, vēl vienu lietu pielikšu, kad, es jau, protams, neesmu pētījis to tēmu, bet cik es saprotu, cilvēki, kas dabū kaut kādus neproporcionāli labi apmaksātus amatus dažādās valsts uzņēmumos un tam līdzīgās vietās. Viņi reizēm šo to arī atgriež atpakaļ partijai dažādos veidos naudas formā. Un, man būtu interesants jautājums, vai tiešām tās nevalstiskās organizācijas, kuras saņem valsts finansējumu, ka tur kaut kādas straumītes pēc tam netek pretējā virzienā. Par to nekad nav runāts. Bet es būtu ļoti pārsteigts, ja šādu straumīšu Latvijas realitātē, ja viņas nebūtu. Ja? Mēs to vienkārši nezinām. Tieši par to ir mūsu biedra Ginta Vilgerta komentārs.
vai varētu tā būt, ka NVO tā ir legalizēta korupcija, biedrība galvenās personas ir liela partija ziedotāja jautājums zīme. Bet es tagad mazliet pa citu lietu atpakaļ pie morālā varbūt. Te ir komentārs no Sanitas, kas raksta, kā izskanēja vairākos raidījumos par šo jautājumu, vienkārši izsakoties cilvēkiem nesot naudas, ko ziedot. Izrietoši lielākā daļa no šādām organizācijām nebūtu pašpietiekams un nevarētu pastāvēt. Ja valstī ir iespēja šādu organizāciju pastāvēšanu faktiski finansēt, tad kādēļ šo labo lietu nedarīt? Kurš vēlas atbildēt? Es īstenībā, šis sasaucās ar vienu priekšlikumu, kuru savu laiku viens no mūsu biedriem jau cilāja, un es esmu redzējis, kad kaut kur jau arī par to runā. Tātad 1% no mana IIN es ieķeksēju kaut kur EDS-ā un pasaku, ka es 1% novirzu, es nezinu, dzīvnieku patversmēm, ja? Un tā es tur veselu gadu, mana naudiņa aiziet patversmēm. Es izvēlos, un es to naudiņu jau pat taisno bez nekādām liekām rotācijām caur bankām, ja, pat taisno jau valsts to naudu ieskaita. Jā, šāds mehānisms var būt, tikai šeit tad arī varbūt atcerēsimies, ka tas 1% no mana IIN arī ir valsts nauda. Ja? Tas cilvēks, kas neieķeksē to 1%, ja, viņš uztur valstī skolas un medicīnu, ja, bet es uzturu savukārt sevi interesējošo organizāciju. Nu, tas arī ir drusciņ tāds interesants jautājums, bet šis varētu būt kā viens no risinājumiem. Man liekas, mēs tur arī ir jāparunā par to naudas sadales mehānismu. Proti valsts vienmēr mēģina ieturēt kaut kādu neitrālu pozīciju, no objektīvi izskatījot to, kam to naudu dot. Un tad rezultātā tas sanāk tā, paskatāmies tos īstenot apgrantotos projektus. Tur sanāk ir biedrības, kuru statūtos ir pilnīgi savstarpēji izslēdzoši mērķi. Piemēram, vienā gadījumā ir, es teiktu, minūte no zila gaisa, piemēram, biedrība asociācija ģimene, kur aiziet uz skolu un vienu dienu bērniem māca, ka ģimenes pamats ir tēvs vīrietis un māte sieviete, un nākamo dienu, teiksim, tur kaut kāda labat ir nākamā apmaksāta organizācija papārdas, kurš stāsta, ka ģimene, tas ir papus vīrietis, mamma vīrietis, ja. Nu, arī kaut kāda šitā te traģikoru piemērs. Grigori, ko darīt, ja cilvēkiem nav naudas, ko ziedot? Tas atkārtoja to pašu jautājumu. Es teiktu, ka, ja šī publiskā nauda rīt pazustu, viena daļa nevalstisko organizāciju arī pazustu. Tās, kuras eksistē tikai un vienīgi pateicoties publiskajai naudai. Vai tas tā ir milzīga problēma? Es nezinu. Mums ir mākslīgi saveidot šīs nevalstiskās organizācijas. Man liekas, kad ir jāiet atpakaļ kaut kur tur, kur mēs bijām 90. gados, un tad jāskatās, vai mēs neesam aizgājuši pa kaut kādu nepareizu ceļu. Kļūstot par tādu gan valsts līmenī, gan nevalstisko organizāciju līmenī par tādu projektu rakstīšanas un naudas apgūšanas mašīnu, ja? Bez dziļākas jēgas, kur mēs bieži vien, ja nauda ir, tad mēs kaut ko darām. Nevis tāpēc, ka mēs ticam, nevis tāpēc, ka mums tas patiešām ir vajadzīgs, bet tur var naudu paņemt. Kā var neņemt naudu? Mēs esam kaut kur ne pa to ceļu aizgājuši, un man liekas, ir drusku jāpaiet apakaļ. Es uzreiz gribu teikt, kāpēc mēs domājam, ka nauda ir vienīgais resurs, kas ir nepieciešams, lai es kā pilsonis īstenotu kaut kādas savu mērķi, savu ideju vai par kaut ko cīnītos. Man ir mans laiks, resurss, manas zināšanas, ieguldi to, ko tu vari. Tas nav tikai naudas jautājums. Tev ir zināšanas, ej un darbojies. Tas, ko Grigorijs teica, man sasaucas ar Alvija Hermaņa vairāk kārt publiski teikto to piemēru par cukuru un skudriņām. Un man šķiet, ka daļa no tas, ko Grigorijs aprakstīja, tas gadījums, kad ir izbērts cukurs un skudriņas ir saskrējušas. Un ja mēs to cukuru savāksim, tad skudriņas ies darboties kaut kur citur. Bet vēl viena lieta ir, mēs mainām noteikumus, ideja ir par to, ka ir jābeidz daļāt nauda visam, kam šķiet, ka ir vajadzīgs nauda, bet ir jārada apstākļi, kuros cilvēki var kļūt
turīgāki, kuras cilvēki var saimniekot un nodarboties ar uzņēmēju darbību un nodrošināt sevi, jo mēs, man liekas, ejam tādā tā kā spirālē, mēs kļūstam arvien faktiski nabadzīgāki, un tas nav tikai naudas ziņā, tas ir arī laika ziņā. Mēs kļūstam arvien nabadzīgāki. Šobrīd, starp citu, Latvijā ir viens no zemākajiem, viszemākais procents pilsoņu, kas piedalās politiskajās partijās, ja? Un par ko tas liecina? Viens ir, var teikt, neusticās partijām, bet tas nav arguments, tad ej taisi partiju un taisi tādu, kurai tu uzticēsies. Bet es domāju, ka tas ir kaut kādā ziņā nabadzības rādītājs. Tas nozīmē, ka cilvēkiem vienkārši arī nav laika vai nav resursu to darboties. Bet kāpēc nav nauda, kāpēc nav laika? Laika nav, jo ir jāpelna iztika, un to neizdodas izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka apstākļi ir tādi, ka, Latvijā ar uzņēmējdarbību ir grūti nodarboties. Latvijā par tādu vidēju līmeņu darbu dzīvot labi ir neiespējami, un cilvēki, kas grib dzīvot labi, daļa ir aizbraukusi. Jā. Es domāju, ka tas lielais izaicinājums ir izlēkt no šitās spirāles, jo nabadzīgāk mēs būsim, jo vairāk cilvēki gribēs saņemt naudu par vienkārši cilvēcīgu rūpēšanos par savu apkaimi, vienkārši par pilsonisku līdzdalību. Gal galā partiju finansēšana, kas tad tas ir? Es uzskatu, ka tas ir daļa no šī tāds nabadzības domāšanas, vienkārši, ka ja es darbojos, tad man pienāks naudiņa par to. Tā ir, man liekas, tāds, kā lai saka, milzīgs sabiedrības infantīlisms, un, manuprāt, ar iestāšanos Eiropas Savienībā šajā te ziņā mēs palikām vēl infantīlāki. Mēs koncentrējamies vienīgi uz kaut kādām Eiropas palīdzībām, un ļoti daudz savā valstī mēs esam izdarījuši kaut ko pateicoties tikai Eiropas Savienības finansējumam. Ja? Un tā domāšana ir palikusi fundamentāli nepareiza, atkarīga pūļa, un mēs nemākam vairs uzņemties atbildību par sevi, parūpēties par savu ģimeni, savu māju, savu apkārtni. Mums šķiet, ka kādam par to ir jāmaksā. Laiks mums tuvojas beigām. Vai ir vēl kāds repliks no Grigorija vai Edvarda? Es teiktu, Jāzep, tu pat uzķēri, manuprāt, labu lietu, kad mums ar biznesu ir tā, kā ir, vai ne? Un līdz ar to cilvēkiem, viņiem ir kaut kur jāstrādā, lai sev pelnītu iztiku. Un tad viņi skatās alternatīvas. Un tā kā ir pieejama viss šī publiskā nauda, tad viena alternatīva ir iet šo NVO un projektu apguvēju virzienu. Otra alternatīva ir iet valsts un pašvaldību darbā. Un tad, kad tu nonāc valsts un pašvaldību darbā, tad agri vai vēl tu sāc izdomāt kaut kādus darbus, lai attaisnot savu algu tur. Un tad tu radi dažādas ierobežojumus, noteikumus, sodus un dažādas dīvainas lietas, kas savukārt negatīvi ietekmē vēl to uzņēmēju darbību, kas pie mums notiek. Tā kā ir tāds, aburtais loks drusku. Es domāju, ka daudz cilvēki gan no NVO, gan no pašvaldības un valsts darbiem labprāt aiziet uz biznesu. Ja tur būtu šīs darba vietas, ja tur būtu tā dinamika, tā attīstība un iespēja labāk dzīvot nekā tā, kā viņiem ir šobrīd. Ja? Bet tā kā nav, tad viņi ir tur, kur viņi ir, un viss tā nauda griežās uz riņķi pa loku. Grigorij, un ko darīs? Mēs mainām noteikumus lietas labā. Mums jāsāk ar ģenerālu tīrīšanu, es domāju, ja mēs tik tālu tiksim. Un veicināt mazo uzņēmēju darbību viennozīmīgi, lai cilvēki iemācās nopelnīt un apgādāt sevi paši un nevis sēdēt kantorī palēkām nogurušām sejām. Labi, te viens labs komentārs. Kristaps Staņi, kas arī kandidē no mūsu saraksta, viņš raksta, Valmieras vecpuišu parks ir vecpuišu biedrības ziedojums pilsētai. Jā, starp citu, visa šī naudas dāļāšana iznīcina mecenātismu, kas ir veselīgas sabiedrības normāla sastāvdaļa. Bet kāpēc vecpuišu parka pieminēšana ir būtiska? Sintī varbūt paskaidros? Jo sestdien 10:00 no rīta mēs visus
rīdziniekus tā skaitā un no visas Latvijas gaidām brauciet uz Valmieras pilsētas svētkiem, kuru ietvaros mēs mainām noteikumus, būs ar savu telti un būs kandidāti un būs citi biedri, kas ar jums runās un pastāstīs vairāk par mūsu programmu un par mūsu filozofiju. Tā kā tiekamies Valmierā sestdien Veckuišu parkā. Meklējiet, mēs mainām noteikumu balto telti. Paldies visiem, kas skatījāties. Atvainojamies par tehnisko brāķi sākumā un par varbūt neveiklo brīžam vadīšanu sarunas, bet tātad paldies šodien Sintijai Siliņai, Grigorijam Rozentālam, Edvardam Krustam un paldies tiem, kas rakstīja komentārus. Nākamreiz centīsimies lasīt rūpīgāk. Līdz nākamajai reizei, kas būs rītvakar kampaņas ziņas tai pašā laikā.